ar PI, jeb cenas un peļņas attiecības rādītājiem Baltijas uzņēmumiem ir jāuzmanās. Protams, taču kuram uzņēmumam ir jāuzmanās, bet kāpēc tieši Baltijas kontekstā? Tāpēc, ka, ja mēs izmantojam kādas platformas, piemēram, TradingView vai vēl kādas citas, var sanākt tā, ka daļai vienkārši rādītāju neparādās. Nav vienkārši, ja? Tad mēs kaut ko filtrējam nost, un tādi uzņēmumi mums nemaz neparādās, lai gan varbūt viņiem ir normāli rādītāji. Bet tad vēl visas pārējās lietas ir, ka būtu jāpavērtē uzņēmums, jāapskatās, vai šis rādītājs, viņš neiekļauj kaut kādus ekstra pieņēmumus vai gadījumus vai notikumus. Tas pilns piemērs ir Madara Cosmetics, kad mēs paskatāmies šās platformās, vienalga vai tā būtu TradingView vai Morningstar, šis fact sheet vai Nasdaq Baltica mājaslapā. Es neatos, tur bija šeit rādītāji, bet pieņemsim. Mēs redzam 7, wow, tik lētas Madara Cosmetics akcijas. Tur īstenībā, baidzētu būt baigi pievilcīgi. Bet tad mums būtu jāapskatās uz finanšu pārskatu. Mēs paskatāmies uz pagājušā gada rezultātiem, ka liela daļa vai pat lielāko daļu no peļņas veido aktīvu pārdošanu, kas ir vienreizējs darījums. Mēs šo efektu izslēdzam ārā, tad tīri no operatīvās darbības PI sanāk 30 pāri. Tā kā tā pavisam vienkāršot uz visu nevar paļauties. Jāslēdz iekšā kritiskā domāšana. Ja ne domāšana, vismaz jāpēta.